Tas, ko vienotība progresīvie tiešām ir panākuši, viņi ir panākuši 2 gadu laikā, tikai 2 gadu laikā, jā, ka tiek pieņemta Stambulas deklarācija, kas, manuprāt, super, pareizi, sagrauts tās zīmols, pilnīgi iznīcināts, jo viņi vispār neaizstāvēja. Viņi vispār nespēja pamatot. Es pat vakar skatījos pie Dombora raidījuma, drausmas, cepurīts, puskuls tāds, sēž, lielie šitie aizstāvēja to Stambulas konvenciju pēc būtības. Nespējīgi, vienotība ļoti švaka argumentācijā. Rezultātā mēs tagad no viņas izstāsimies. Tā Šodien pieņēma kaut kādu alternatīvu. Nē, šodien pieņēma vienkārši tādu, labi pateic, alternatīva, jā. Alternatīva Rīgas konvencija. Jā, un tur skaidrs, ka izstāšanās būs. Man tā izstāšanās ir dubultsāpīga, jo vēl pirmkārt, tā tiešām ir, tas ir signāls, ar kuru mēs pasakam, ka vardarbības apkarošana ģimenē ir kaut kāds sekundārs jautājums, un tikai tāpēc, ka sabiedrība kaut ko nesaprot, par ko tā konvencija ir, mēs esam gatavi to nopurēt, tas ir viens. Bet otrs, kas man liekas vissliktākais, es nevaru teikt vissliktākais, tas pirmais ir ļoti slikti. Otrs, kas man liekas tikpat slikti, ir tas, ka iedomājies, kā uz mums skatās ārvalstu investori ekonomikā. Tā tie gan ir džeki un meitenes, jā. Viņi iestājās, uzņemās saistības. Pēc 2 gadu. Tie paši galvenais. Pat nav cita valdība. Zinu, kādreiz mēdz būt. Ievēl Trumpu. Džeks no visiem izstājās. Ko pārmest? Cits džeks. Tie paši. Stājamies ārā. Tad tas investors saka, Mēs te iesim, ieliksim naudu, kaut ko uzbūvēsim. Paies 2 gadi. Viņi teiks, mums nevajag visu šitos te britu investors vai tur. Mēs smejamies, bet tā ir nenormāla problēma arī no šāda viedokļa. Mēs parādām, ka šī ir valsts, uz kuru tiešām pa īstam nevar paļauties.